Latvietis jūtas Igaunijā. Neko normāli pagaidām. Esmu 2 nedēļas. Labi apstākļi, viss kārtībā. Kā vispār pats jūties fiziski un vai viss iet uz augšu? Kāda ir tā pašsajūta? Fiziski es jūtos tā pa pusē, bet daudz labāk nekā sākumā, kad aizbraucu. Jūtu, ka katru dienu labāk un labāk. Cerēsim, kad drīz būs tāda optimālā forma, kad varēs spēlēt. Treneris teica, ka nākamnedēļ vēl ir spēles un tad vēl būs medicīniskā, bet ka viņš, principā, ja viss būs kārtībā, redz tev vietu komandā. Vai tu redzi sev vietu Kalev Kramo? Jā, noteikti man jāpateic, kad viņi grib slēgt manīm, tikai tur pēdējā tā kā medicīna aiziet. Es domāju, ka tur viss būs kārtībā, tad pēc šitām spēlēm, 3, tad Tallinā, domāju, ka parakstīsim līgumu. Izstāst, lai beidzās spekulācijas, kas tur ar to Ukrainu bija? Kad tu sanāca vienu dienu aizbrauc un jau nākamajā gandrīz sanāca, ka tu jau brauc mājās. Jā. Tas bija interesants ceļojums, jā. Bija tā, ka viņi nezināja par manu to operāciju un prezidents uzzināja un tā kā uztaisīja tā kā pārbaudas, negluži pārbaudas, bet viņam likās, ka es nevaru spēlēt vairāk. Bet vienu spēli taču tu nospēlēji. Jā, bet viņi negribēja vairāk riskēt, viņi atvainojās un teica, ka viņi nevar noslēgt līgumu, ka baidās par manu veselību. Tad tagad ir tā, ja Kalevs piedāvās, noliks līgumu galdā, tad var teikt, ka tu būsi šokolādes zēns līdz sezonas beigām. Nezinu, redzēs, jā, cerams. Tu gribi teikt, ka aģents vēl kaut kur pa malām kaut ko skatās? Es domāju, ka noteikti nē. Cik šis pēdējais gads ir bijis smags, es domāju, ka man vajag kaut kādu vienu vietu, kur labi apstākļi, tā kā Tallinā, un treniņi labi ir. To vietu tur palikt un patrenēties un tad atgūties. Es domāju, ka tā būs īstā vieta, kur man dos arī spēlēt. Ok, paldies!